Labs rīts. Viena no uzņēmējdarbības priekšrocībām var būt tas, ka tu esi citādāks nekā pārējiem, kas ir tirgu piedāvājums. Un tas ir dažkārt vienkāršāk nekā tev šķiet. Vakar man atbrauc mans pasniedzējs no Kanādas, tik pie mums ciemosies vairākas dienas. Un viņi ir pasniedzēji, protams, tagad jau ir pensijas vecumā, un kad Kanādā viņš pabeidza savu karjeru kā, angļu valodā tas būtu superintendent, tad galvenais metodiskais vadītājs reģionā, un Kanāda jau nav maziņa, tad attiecīgi tur ir diezgan. Un es ar viņu sapazinos 90. gadu vidū, kad viņi bija šeit Baltijā, un Lietuvā, tajā skolā, kurā es mācījos tenī laikā, viņi bija viena no pasniedzējiem. Un mums kaut kā izveidojās labas attiecības, tiešām tas tavs klikšķis notiek, un izveidojās labas attiecības, kā rezultātā mēs 30 gadus vēlāk vēl draudzējamies un braucam. Un, protams, liekas, jo lielai daļai tā nav bijis, ja, piemēram, ar universitātes profesoru, ar pamatskolas skolotāju, ar sākumskolas skolotāju, ar bērndārza audzīti, tur jau varētu saprast. Bet ļoti reti, kam ir fantastisks, super draudzīgs tāds regulārs attiecības ar savu universitātes profesoru. Jo mūsu platumgrādos, vismaz ietīpaši 90. gadu kontekstā, joprojām valdītas profesionālā distance starp studentu un pasniedzēju, un, kas saka, tu esi tur, es esmu šeit, un jā, mēs esam pieklājīgi un viss forši, bet mēs neesam kaut kas baigi īpaši draudzīgs. Un tā bija viena no atšķirībām, kas man ļoti iekrita acīs, kad es sāku mācīties tajā skolā Lietuvā. Ka var arī tā. Var pasniedzēji aiziet spēlēt hoķi. Un ka var pasniedzēji kopā, tur sacensības pat, un tie pasniedzēji, zin, ka viņi toreiz jau arī, tomēr gados jauni bija salīdzinoši 35 gadi, 30 gadi jauni cilvēki. Un viņi bija tur 3-4 reizes vecāki par mums. Un tad viņi bija aktīvi, un es atceros vienā no spēlēm, mēs pat zaudējām skolotājā. Un kanādieši. Viņi tomēr piedzimstas lidām. Un tad hokeju spēlēt, un viņi varēja braukt pie tevis ciemos. Viņi pasniedzēji aicināja pie sevis mājās ciemos. Un tas, es atceros, kanādiešu kundzes, ja, kas daudziem pasniedzējiem, viņi tad kopā ģimenēm brauc, un tās sievas parasti bija tās, kuras vairāk uzturēja to mājas soli, un tie vīri mācīja, vai otrādi, bet viņas tur taisīja visādas kanādiešu rausīšus, un kaut kas tāds, kas es nebiju to piedzīvojis. Jā, es biju vidusskolā, es ar savu vidusskolas skolotāju, mēs bijām balzām kopā ierāvuši, bet, tas bija viens balzāms, un tas bija kaut kādā klases ceļojumā, ekskursijā kaut kur. Bet tāds, kad patiesi cilvēks aicina pie sevi mājās, un tev kā studentu, un kad, protams, tas nebija katra nedēļa, bet, pirms kaut vai reizes semestrī tev uzaicina profesors pie sevis mājās, tas likās, es nezināju, ka tā arī var. Iepriekšējā nedēļas nogalē, kas mums bija Rīgā, mums bija konferenci, salidojums, prāta rītrosums, komunas salidojums, un tur bija daudz jaunu cilvēku, kas nebija bijuši nekad mūsu semināros, un lasot atsauksmes, redzēt to, ka viens no tādiem pārsteidzošiem faktoriem viņiem bija, kur varētu arī šādi pat sasumēt. Tā arī var? Es nezināju to, ka tā arī var. Un vienkārši turpin skatīties, kas ir tas, ko tu vari darīt savā industrijā, savā nozarē, lai ar to atšķirtos, jo bieži vien jau tā noturība arī veidojās no šādiem maziem elementiem, kuri gan pārsteidz, gan tevi atšķir no pārējā piedāvājuma, kas vispār ir tirgū.
Tā arī var. Visbiežāk jau tas iet tieši uz to personalizēto pieeju. Mūsu gadījumā šogad tās sarunas par pieredzi notika Rīgā un viesnīcā. Parasti sarunas par pieredzi notiek, un visticamākais turpmākos gadus arī viņi notiks pie mums šeit Liepājā, un tas nozīmē to, ka tas ir 3-diennieks, un cilvēki brauc ar kaut ko garšīgu, un mēs pirmo vakaru, otro vakaru, mēs pa vakariem pēc un starplaikā semināriem mēs tiekamies, ietusējam, pārrunājam lietas, un es ticu, ka daudziem tas ir tāds, tā arī var. Vai ne? Ir jau daudzas dažādas šīs te konferenču kompānijas, kas organizē kaut kādus izglītojušus pasākumus. Mūsu milzīgā priekšrocība ir bijušas attiecības. Labi, mēs esam salīdzinoši mazi, jo pirms mēs tic, kad līderi ar savām 3700 meitenēm apmeklētājām, kas viņi atnāk katru gadu, viņi nevar sadraudzēties pat tīri matemātiski. Ar 50-60 cilvēkiem tu vari kaut cik uzturēt tādu ciešāku saikni. Jā. Tas bija tas, kas mums bija pagājušajā nedēļā. Viņš pār pa 60. To var mēģināt vismaz izdarīt. Jā. Ar 3700 būs daudz sarežģītāk. Bet arī tajā posmā, kurā tu esi, izmanto tās priekšrocības, ar kurām tu varbūt pat vēlāk, ja tavs pasākums, ja mums arī sarunas par pieredzi, mums izaug, prātrītrosums šī komuna izaug kaut kādu iemeslu dēļ uz 1000. Loģiski, ne mana māja būs pietiekama liela, jā, tad tur ir lielāks telpas vajadzīgs un tālāk, un tad to nevarēs izdarīt, bet viena no labām mācībām, ko es esmu mācījies pie savu, ko viņš atgādina Aleks Farmozī, sākotnējā posmā, kurā tu šobrīd esi, turpini darīt lietas, kuras tu vēlāk nevarēsi atļauties. Yeah. Do things that you will not be able to scale. In the beginning, do things that you can scale. Scale, tas ir tad mērogot, pavairot reiz 10, un dari tās lietas, kuras tu vēlāk nevarēsi darīt tikai vienkārši tāpēc, kad izmērs vai apjomi. Bet sākotnēji tu vari, piemēram, uzzvanīt katram klientam, ko tu pāris reizes mēnesī, ja tas ir nepieciešams un tavs konteksts tam atbilst, vai kaut vai reizi ceturksnī. Tu nevarēsi varbūt pēc kaut kādiem gadiem rakstīt visiem kartiņas, paldies par to, ka tu izvēlējies mūs, vai būs lietas, kuras vienkārši tehniski nevarēsi atļauties. Bet kamēr tu to vari, dari. Jo tas iespējams būs tas, kas tevi arī pacels tajā nākotnējā līmenī, ir tas, ka tu tagad esi darījis lietas, kuras vēlāk nevarēs izdarīt. Un šobrīd viena no lietām, ko es nekad neesmu nožēlojis, ir tas attiecību veidošana. Mums tas attiecību modelis, viņš vienmēr, un es to arī savā grāmatā rakstu, kad nepēc vienā ir. Un jā, es esmu kladzinājis, ka viņi nevar nopirkt, bet mēs viņu pārrakstam šobrīd. Un cerams, ka šogad kaut kad mums beigām būs pārrakstīta grāmata. Otrais izdevums. Un tad varēs. Mums tā attiecība veidošana ir bijusi ļoti apzināts gājiens ar zirdziņu. Vienkārši tāpēc, ka mēs esam pietiekami mazi, mēs esam pietiekami viesmīlīgi, un mums tas konteksts ir atļāvis to darīt. Tikko. Vakar mēs pagājušajā nedēļas tikos ar Latvijas vienu no vadošajiem mākslīgā intelekta speciālistiem, ekspertiem, un tā bija mūsu pirmā savstarpējā tāda tikšanās. Es viņus biju pavērojis tirgu, ko viņi dara, viņiem fantastisks piedāvājums, ko viņi ir apmācību jomā un tā tālāk, un mēs tur bijām netīšām uz 5 minūtēm kaut kad agrāk vēl tikušies pie viena galda, bet tas bija tā garām ejot. Un mums fantastiski izspēlējās uz šim brīdim. Izspēlējās tas, ko mēs esam parasti darījuši šādos te īpašos gadījumos, kurās mēs iepazīstam, piemēram, kādu ļoti augsts raudas speciālistu vai cilvēku, ar kuru mēs gribētu potenciāli nākotnē uzturēt kādas labas attiecības.
mēs viņu aicinām ciemos. Man sētāju viesnamiņš, labi, tas tā mazāk. Agrāk man bija viens skaists viesnams Jūrmalciemā, tas ir uz Lietuvas pusi pie pašas jūras, un tā bija dzirnava, un tā nebija vienkārši kaut kāda dzirnava, kas tur senču stilā atjaunot. Nē, tā bija viena, vienkārši viņa vizuāli vēl tas dzirnavu veidols bija palicis, bet iekšā tur bija moderns, skaists, viss bija pa skaisto, tur nebija nekāds 80. gada retro stils. Un tur vienkārši bija, tāpēc, ka viņa trīsstāvīga celtne, tas nozīmē to, ka viņa tajā mazajā ciematiņā ir vispār augstākā celtne, tu var jūru redzēt no augšas, un augšā cepurītē, tur bija jumta logi salikti, kaut 8, man liekas, un tad tas bija viss skaisti, un man piedāvājot, hei, man Jūrmalciemā dzirnās atbraukt ciemos, tas vienmēr bija, tāds gandrīz vai vienos vārtos pasākums, loģiski, kurš pateiks nē. Ja viņam ir interesi tiešām bijis braukt un atpūsties uz šito galu. Šī gadījumā mums tiešām sanāca to, kad mūsu lauka īpašumā, kas ir arī pie jūras, bet citu pusi Zimpē, tieši bija palikuši 4 dienas šī vasarā brīvs, pārējais viss jau līdz oktobrim ir norezervēts. Un es jums saku, mēs sarunājamies, un es jūtu, mums, ir klikšķis. Bet, zin kā, biznesa kontekstā, cik bieži tu tā tiksies. Cilvēks otra pusi, ceļš mākslīgā intelekta eksperti šobrīd, viņi ir aizņemti lopā, un viņi, vienkārši kapā visu laiku, bet, kaut kādā brīdī var redzēt, cilvēkam ir arī citas vērtības, viņš arī māka nolikt cieti kaut kādas robežas, pret darbu un iespējām un ģimeni, un es saku, brauc. Un viņam tiešām tieši sakrit, ka viņam ir arī plānots ar ģimeni kaut kur braukt, viņi bija domājuši, un arī kur fantastiski iespējas, viņam parāda bildes, un tas atbilst viņu profilam, vai viņa interesei, un kā patīk vizuāli, tas, ko viņš gribēja. Un tur ir forši. Un viņi brauks ciemos. Viņi viesosies 3-4 dienas, un manā gadījumā vienmēr šis bijis pro bono. Lai tur kaut kāda minimāla, tad tas nav tā, kur man 4 dienas palikuši tur iet un izīrēt, kur tev links, kas arī nav nepareizi, bet manā gadījumā es varu par retam atļauties arī šādu te gājienu zirdziņu, gan pro bono, jo kāpēc tas ir nepieciešams, un to es arī mācību sarunās par pieredzi. Tam otrajai pusē vienmēr ir tas aizspriedums vai pareizi kaut kāda līdzšinējā pieredze, dēļ kā viņi uztraucās, vai būs riktīgi. Jā, kas tad tur būs? Un sapazīstoties, viņiem arī ir aizsardzības mehānisms uz to, ka noteikti jau līdās no manis kaut ko prasīs, negribēs tur kaut ko, dēļ tā sapazinās. Un mums ļoti izteikti ir vienmēr bijis tas, ka mēs iepazīsti. Mēs to visu darām tikai tāpēc, lai iepazīsti, ka mēs neesam slaucēji. Un cilvēks atbrauks, un es viņu neko neprasīšu. Iepazīsti, ka tu arī tā var. Šī ir tēma, ne? Izrādās arī tā var. Un cilvēks pozitīvi apjūk. Un tik līdz tavs klients un tavs potenciālais sadarbības ir pozitīvi apjūts, viņam tevi aizmirst un tevi iejukt kopējā piedāvājuma klāstā ir almost impossible, gandrīz neiespējami. Tādas lietas jāmeklē. Un tad tu atšķiries no Ķīnas, jo Ķīna un lētāk piedāvājumi kā var uzvarēt. Tikai un vienīgi ar attiecībām. Ejam daram. Labs rīts Indrai, Ājai, Jānim, Erika arī tev labrīt un Dacei. Vai Dacija. Forši. Labs rītiņš. Ejam daram un tiekamies rīt.